Šis ir 5. 8:21 minūte ir pareizs laiks. Ir 4. 26. novembris un ciemiņu laiks ir klāt tavā radioaparātā. Make some dough, add some love, let it bake. Have some cake, make some dough, add some love, let it bake. Labrīt, Jorā! Labrīt, Tom! Kā iet ar kūkām, ko? Līdz šim neesmu starp citu. Sen neesam tikušies. Sen neesam tikušies. Kāds laiciņš ir pagājis. Kur tu visu laiku biji? Kur tu biji? Pēc beidzās Eirovīzija. Kas tālāk notika? Īsti sakot vienā vārdā. No? Liepājā. Liepāja notika. Iedomājies, notiek gan. Liepāja notika. Ko tu dari Liepājā? Es starp citu iegūstu spēkus atpakaļ, var teikt. Es vienā brīdī nevarēju atteikt no Liepājas, jo es domāju, vienā brīdī Rīgā ir ļoti forši, un es arī domāju tagad pišķi vēl te palikt, bet otrā lieta bija tāda, ka man bija jautājums sev, man ir iespēja dzīvot pirmoreiz savā mūžā pie jūras, un viņš atku spēkus, vai ne? Un ļoti forši cilvēki arī dzīvo Liepājā. Un es domāju, bāds nevar atrast iemeslu nedzīvot Liepājā, un tad es aizbraucu uz turieni. Es reiz uz vienu Liepājas festivālu aizvedu paziņu no Austinas, Teksasā. Un viņi ir pilnīgi pārliecināti vēl joprojām, ka, ja kaut kur ir elle uz zemes virsmas, tad tas esot Liepāja. Nopietni! Tas esot Liepāja. Tas nevar būt. Viņi nekad dzīvē nebija redzējusi vietu, kur 10:00 no rīta vēl nekas nav beidzies. Atkarīgi no kurienes. Zini, kā tev jābūt īstam liepājniekam, lai tu zinātu, kur. Tā tas tiešām ir. Kas ir visforšākā vieta Liepājā? Absolūti. Dzimšanas dienā, ja šodien var būt pazīstamākā liepājniece. Austrai Pumpurei, tu tikko teici, vai ne? Austrai Pumpurei dzimšanas diena, bet visforšākā vieta? Jā, es saprotu, vietā, tieši mājās pie Austras. Nopietni, jā? Jā, Austra man pat bildināja vienu brīdi. Cik viņai gadi? 17 šodien. Un viņa prasīja, es prasīju viņai vēl laiku. Bet jā, pie Austras vienmēr ir super forši. Un vispār foršākā lieta, man liekas, vai foršākā vieta, var teikt. Daudz cilvēku teikt, man liekas, ir jūrā, krastmalā, ļoti iespaidīgi, protams, bet tur ir ļoti foršas mazas kafejnīcas, kas tagad vēras vaļā, kas ļoti atdzīvinās pilsētu. Un man personīgi patīk tik daudz vietas tur, ka es nevaru precīzi piefiksēt kāds. Tev ir jauns gabals, kur mēs visai drīz arī dzirdēsim. Tu tagad paraksties kā De Jorans vai tu esi savējais? Es gan cēru. Gan style. Pagaidī, tavs tagad skatos vārds ir De Jorans. Jā. Ko nozīmē tas D, tas D un E? Baigi interesanti, kā tu man neprasīji, ko nozīmē Jorans, jo īstenībā es esmu Jöran. Saki vēl? Jöran? Tu esi Jöran Stanhauer. Wie geht's du, Jörn Steinhauer? Nach links, nach rechts. Wie bist du mal Aldi gehen? Gummistiefel, ja. Aldi. Gummistiefel. Aldi, kas veikals. Es zināju, ka šī saruna nagdeve vēl nonāks līdz vācu valodas gummistiefel. Aldim bija vārdiena. Jā. Tā kā Rimi bija vārdiena. Jörn. Ko nozīmē Jörn? Jöran ir vārds īstenībā, tas nozīmē mazais zemnieks, var teikt, nāk no Georg, tā kā jūris, bet jūs jau man nozāgāt, vispār ārzemē man nozāg punkti, umlaut, o, punkti, Jöran, jā. Mēs teiktu vairāk umlaut latviešu kā Jöran. Tas ir ideāli, jā, tieši tā. Jöran. Tā man izsauc, laikam man ir arī akcents vācu valodā, bet Jöran, jā. Jöran. Un tad es domāju... Björka. Björka arī, jā. Tā man māsa. Okay. Ko es gribēju teikt, bija tas, ka īstenībā ārzemē jau nelietotu umlaut parasti, bet latvieši man iedēva tajā vietā es burtu pašā beigās. Bet no tā tu nevar izvairīties, tā ir latviešu specifika. Bjork arī ir Bjorka, nevis Björk. Jā, Gvineta Paltrova. Stevens Seagals. George Bush. Jā, Baracks Obama. Viņam ir noveicies. Tagad viņam paliek, jā? Viņam ir noveicies. Nu, ļoti labi. Viņš nav Obams. Jā, un par to... Bet par to es turēšu arī viņu ārzemē tagad. Un tas ir, man liekas, manā, kas gribu pieminēt Latvijai. Ich bin Jörn mit S. Mit S, Jorans. Jā, un D tieši tāpēc. Tur ir vairāk iemesli, kāpēc D.
piemēram, .de no Vācijas, vai ne? Jā. Tad D man ļoti tuvu, ja nīderlandiešu valodā, un Nīderlandē tas ir pilnīgi normāls uzvārds. Tad, kas vēl? D nozīmē, piemēram, no kurienes tu nāk romaniešu valodās? Romaniešu, tas saka? Romiešu, jā. Itāļu, ne, bet spāņu un franču. Jā, tā, daudz iemeslu. Tiem klausītājiem, kas nav dzirdējuši mūsu intervijas iepriekš, nav zināms tas, ka Jorans runā visās valodās. Pilnīgi visās valodās. Es nezinu nevienu valodu, kurā tu runāt. Parle français. Malheureusement, je ne parle pas français très bien, mais oui, un peu oui. Как твой русский? К сожалению, по-русски очень хорошо не говорю, что мы не знаем, что мы не знаем. Когда мы друзья со мной. Spāniski tu arī laidi. Lamentablemente no, ma sì un po'. Portugāļu un itāļu vēl man interesē. Italiano? Si è stato in italiano. Italiano, no, arī zinu. Sempre con i mani, sempre. Bellissimo pizza. Bellissimo pizza? Pagaid, un Portugāļi ar tevi ir kaut kur aiztērusies? Nosa, tu atceries, kā mēs toreiz to hitu dziedājām, bet īstenībā, man liekas, tas jau Brazīl. Tas jau tas pats, vai ne? Brazīlijā arī runā portugāļu valodā. Jā, portugāļu valodā tā ir man švakā puse, tāpat kā zerbju. Serbu? Serbu, tā var teikt zerbju vai serbju? Serbu. Serbu. Kā iesa liepaņieks. Serbu. Vai tu runā arī arābu valodā, te klausītāji vēlas zināt? Jā, tas ir vairāk nekā Habibi, man līdz šim nekas nav, bet tagad man tas paliek aktuāli. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, kā mēs arī skatām, kā pateikt, über den Tellerrand hinaus. Ja šis būtu šķīvis, un te jāskatās pār šķīvi. Ko tu saki? Ko tas nozīmē? Šķīvim iedomājies, tu stāv šķīvi. Šķīvi? Jāstās pāri šķīvi malai. Jā. Jāstās pāri šķīvi. Ļoti labs teiciens. Man liekas, pateicoties Joranam, ienāks latviešu valodā daudz jaunu izteicienu, kur iepriekš nav bijuši. Ir laiks paskatīties pāri šķīvi malai. Jā, pāri šķīvi malai. Mums šis teiciens saucās tālāk par savu plecu pastīties, un ne tā mēs latviski sakām. Mēs tā sakām par plecu kaut ko? Man liekas, ka tā ir. Par savu degunu galu. Kādreiz vajag pastīties arī tālāk par degunu galu. Es saku par plecu. Es sapratu, kā tas šķīvis ir domāts. Nevis, ka tu stāv šķīvī un tā skatīt. Bet zini, ka tu paņem lielu zupu šķīvi un ēd to pēdējo un neko neredz. Viņš priekšā sejā. Tas ir taču kā bļode, jā. Bļodi, jā. Mēs uzzinājām vakar, kad mēs runājām par to, ka tu nāks ciemos. Jā. Mēs uzzinājām, ka tev ar Kristīnu ir bijušas kaut kādas kopīgas štelītes. Kristīnas ozolniece, jā, es esmu pilnīgi. Tu esi vēl ozolniece vai tu esi apprecēta? Viņa ir ozolniece. Tas ir ļoti patīkā. Jā, vispār, toreiz, kad es biju sociālais brīvprātīgais, nieks, nevajag brīvprātīgais. Jā, mēs bijām tur vienā studentu organizācijā, saucās AIG, vai ne, vairākiem jauniešiem, un jūs man aicinājāt piedalīties citreiz kaut kādās pasākumos, un kas ir ļoti interesanti, starp citu, bija Eiropas valodas dienas, un jūs man prasījāt, vai tu nevari taisīt kaut kādu dziesmu, nevis atklāšanas, jā, un tad es tur stāvēju, un paņēmu savu ukulēli, domāju, pats pusstundu laiku, un sacerēju dziesmu par ar visām Eiropas valstīm un klišēju un tā stereotipiem. Un šī dziesma bija More Than 27, un es domāju, ok, davai, labs ir. Eju tālāk, ja Liepa man piespiešu darīt. Un tad vienkārši jāiet uz tām uz Eirovīziju arī pieteikties, un viņiem tas patika, un tad dziesma saucas More Than 27, un tā melodijai ir tā melodija jaunajai dziesmai, kas man tagad ir. Es visu laiku meklēju iemeslu un laiku to melodiju atkal izmantot, un tagad jaunā dziesmā savējais ir tieši tā paša melodija, kas Kristīna mūsu dziesmās. Cik sen tā melodija radusies? Būtu bijis vēl jaukāk, ja tu būtu uzrakstījis dziesmu par Kristīnu. Man liekas, absolūti nav nekādas dziesmas par Kristīnu, manuprāt. Vai tam būtu kāds pamats? Nezinu, bet More Than 27 arī Kristīnai īsti nederētu. Šitā tā dziesma skanēja. Jā, pareizi. Tev patīk bērnībā Kelly Family? Šis atgādina višķiņu Kelly Family. Tas ir tik interesanti, ka Kelly Family jau parasti jau īstenībā normāls folk pops toreiz bijis, vai ne? Starp citu, man liekas ļoti... Jā.
Tagad man arī bārda, tāpēc. Mežonīgais čalis. Kelly Family, man liekas, ir tā, kā baigi underrated. Toreiz mēs smējāmies, bet tagad mēs baigi ilgojāmies pēc tām dziesmām citreiz. Jā, tiešām, nopietni. Tas jau tas pats kā Johnny Salamander. Nu, gan salīdzināja. Klausies, pilnmēnes jūti? Tas ūdens manā ķermenī laikam es pats reti. Tas jau arī var būt citas lietas. Kādas? Tas ir tā ir tā lielā mistika. Tā kā baisums un bēgums. Jā. Ka tev ķermeni arī velk uz augšu. Bet ir? Ko lūdzu? Bija pilnmēnes? Riktīgs ir. Šodien. Riktīgs ir pa nakti, jā. Tāpēc es jūtos tik ļoti divaini. Jā, tā varētu būt. Klau, tu esi iesniedzis kādu dziesmu Supernovai šogad? Es uzrakstīju. Tā ir kaut kāds klubs. Tas pats, kas Eirovīzija. Tikai modernā. Jauns nosaukums, pareizi. Lai nebūtu tā kā bija iepriekš, tad vajag jauns iepakojums. Kā sauc tas tagad? Supernova. Izklausās pēc kaut kā, es nezinu, pēc Boney M hit. Oasis bija dziesma. Pareizi, jā, viņiem, jā. Supernova. Viņiem bija kaut kas. Supernova. Vai tu vēlreiz kāpsi uz Eiro? Kā tev šķiet kādreiz dzīvē uz Eiro? Uz eiro krāpt, tā kā uz latiņu. Nē, uz Eiropas Savienību. Uz Eiropas dziesmu konkursu skatuves, kā tev liekas. Tu jau nevari teikt nekad, bet es neesmu to plānojis īstenībā. Ir tāda muziķa, kur man liekas gadu no gada tur tā mēģina atgriezties. Turien man gan nevelk, bet man ļoti patīk tas, kas man ļoti patīk, ir tie cilvēki apkārt uz vietas, jo viņi ļoti dzīvespriecīgi, kurīgi sakot. Tas ir tas, kas man ļoti patīk. Vispārējās lietas ir bišķiņ tā, bet tie cilvēki, kas fano pa Eirovīziju, tas būtu gan iemesls, jā. Klausies, Olivija raksta, mēs runājam par valodām, ka tu zini tur visādi. Tu latgaliski arī vari parunāt, viņi prasa, kā ir ar latgaļu dialektu? Līdz šim man nav vajag, kā Borova MC toreiz teica, bet man teica, es esmu vairākas reizes bieži bijis, protams, Kurzemē, bet es ļoti gribētu īstenībā atgūt arī zināšanas par latgali, jo man saka, Latgale esot cilvēki vēl atvērtāk, un man nekad nebija... Tur ir siltāks laiks. Vai ne? Ja, bet es nezināju. Tur ir siltāks laiks. Tur ir riktīgi. Latvijas, Brazīlijā. Tur ir riktīgi forši. Latvijas, Brazīlija. Tur ir gors. Kaspars? Gors? Nevis gorkšs. Nē. Gors. Koncertzāle. Tur ir... Jā, tur ir ausmieņas kebabs. Tur visi jaunieši sanāk kopā. Tādā vietā, kur sauc ausmieņas kebabs. Jā. Kas man vēl par Reizekni tev jāpasaka, svarīgs. Tur ir forši, tev ir jāizbrauc. Ne, pilnīgi labprāt. Man vienkārši nebija iespēja. Tagad tur būs 103,8, tā ir mūsu frekvence Reizeknē. Jā. Reizekne reiz bija pat, jā. Pirms mēs liekam slaveno skaņdarbu, es tev saku čau tā, jo mums drīz arī ir jāiet mājās. Nevis jāiet mājās, bet mums jābeidz raidījums. Es vēlējos pārbaudīt tavu daļrunu latviešu valodā. Un... patiesībā šī ideja Uldim ienāca prātā. Mums ir tāds džingls, kur mēs ik pa laikam izmantojam no rīta. Ai vir, bam, 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 ai trasasā. Zinātnieki esot izpētījuši, ka šie vārdi iedaras pilnīgi visās dziesmās. Pamēģināsim šajā. Ai vir, bam, bam, bam. Jā, un tad parasti skan dziesma un tā. Es gribētu, Joran, lai tu pamēģini mums izlasīt tādā tekošā šīs tumšas tās eglītes piedziedājumi. Ai rillasā, ai rasasā, ai džimlai rūdi, rallalā, ai tirvir, bum, 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 ai trasasā, ai rillasā, ai rasasā, ai džimlai rūdi, rallalā. Joran? Rillasā, ai rasasā, ai džimlai rūdi, rallalā, ai tirvir, bum, 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 trasasā, ai rillasā, ai rasasā, ai džimlai rūdi, rallalā. Padarīsim šo nedaudz grūtāk, uzliksim ritmiņu fonā, un tagad ritmiski. Tumša eglīte, tums grēviņš in the house. Ai rillasā, ai rasasā, ai džimlai rūdi, rallalā, ai tirvir, bum, 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 ai trasasā, ai rillasā. Es esmu ārpus ritmā, bet tas parasti notiek arī ar ozols, nekas vienkārši svarīgi, lai tikt atpakaļ. Jau viss. Dziesmas. Jā, tas, kas nav dziesmu vārdos, nav ierakstīts, ka tur ir ai trr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 
tālāk. Trrasasa.
Ko kļūdas lasīja līdzi. Savējais Jorans Steinhauss šodien ciemās pie mums. De Jorans. Kristīna, tu gadiem neesi noteikti satikusi Joranu. Nē, es viņu ļoti bieži redzu televīzijā. Tev nav nekas viņam Nekas pajautāt. sakrājies, ko paveicāt? Nav, jā. Tā īsti nē. Jorans, sveiciens tev no Liepājas raksta kāds klausītājs. Tu šodien esi paņēmis līdz bildītes, tas bija speciāli? Tikai tāpēc man ir vienmēr kabātā, jo man tajā videoklipā savējais ir bildes, fotografijas, es nezinu, 100 apmēram tajā visā klipā, kur es lieku vienā fotoalbumā, un dažas palika pāri. Okay. Un es gribu vienkārši ar tiem cilvēkiem, kas piedalās tajā klipā, kas negrib īstenībā piedalīties, bet kas ir tagad ar fotogrāfiem tajā klipā, viņiem dot, kā atmiņā arī tās fotografijas, un vienmēr, kad es satiku kādu, es došu. Diemžēl mums līdz šim nav nekādas bildes tur ir iekšā, bet īstenībā, jā. Izvelc uz dūlo, neskatoties vienu bildi un pastāst mums par to, kas viņā ir attēlots. Starp citu, šis bija no 5LV. Es nezināju, vai Linda šodien ir Linda Samsonova, vai ne? Jā. Samsonova. Es arī biju šeit raidījumā pie viņas, tad varu paņemt vēl vienu bildi. Labi, jā. Es vienkārši aizgāju caur Facebook bildēm un paņēmu kādu, tas bija no klipā, vienkārši kaut kādā zīlītes. Vēlreiz citu. Šis no Liepājas. Ziemassvētnieki mums bija pagājuši gads uz Dulu projektu Ziemassvētkos un dziesmas ierakstījām, un tā ir forši liepājnieki, kas atsaucās vienkārši. Tu esi dzirdējis par Dod 5? Dod 5. Par stikla studiju, par 6 dienām, par 3 DJiem, kas neēd un spēlē dziesmas par ziedojumiem? Es tur biju, jā, man liekas, vienu brīdi. Tiekamies šogad atkal. Jā, pilnīgi labprāt. Mums būtu daudz ko runāt. Man liekas, Uldi, man liekas, ka Jorans varētu būt tāds diezgan jāstras naktsviesis. Uldis, tu mums ir tik oriģināls, vai ne? Tu man pagājuši, kad jau prasīja, bet man nebija laiks, vai ne? Jā, Uldi, man liekas, ka Jorans varētu būt ļoti lustīgs naktsviesis, kur pavadīt mums visiem nakti kopā. Padomā, lūdzu, Uldi, par šo, ja? Labi, padomāšu. Es nedrīkst neko zināt Joranu par naktsviesiem, bet es varu ietekmēt tos, kuri drīkst zināt par to. Tas ir tas, ko es daru. Tiekamies Dod 5, Joran, vienmēr forši ar tevi aprunāties, un 8:44 minūtēs tagad skanēs savējais. Pats pieteiks dziesmu? Pilnīgi labprāt, jā. Aiziet? Jā, šī man liekas, es nezinu, vai jau skanēja dziesma pirms tam. Pie mums nē, no rīta nav dzirdēts. Super, tad ir absolūta pirmizrāde. Dziesmā savējais, vienā dziesmā, kas man ir ļoti tūs, un man tas vārds savējais ir tik ļoti īpašs, tāpēc, jo tas vācu valodā mums tieši nav. Savējais ir vārds, kas... Tas nav unzere? Tā mēs nevaram pateikt, nē. Mums ir vārds Freundeskreis. Tas ir mūsu. Draugu aplis, jā? Okay. Bet tas izslēdz. Savējais iekļauj. Un tas ir latviešu vārds, un man liekas, tas daudz ko izsaka par latviešu mentalitāti, manuprāt. De Jorans un savējais. Čau, Joran! Čau, Tom! Čau! 5LV.